Uzbekistānas politiskā elite mīl Latviju. Šī māja Jūrmalā pieder Uzbekistānas prezidenta Islama Karimova tuvam radiniekam, kurš Latvijā iekūlies Holivuds trilleru cienīgā afērā. Tikmēr Karimova jaunākā meita Latvijā laid uz pasaulē savu bērnu, bet vecākā caur mūsu bankām atmazgājusi korupcijas dolārus. Par to visu ReBaltica jaunākajā pētījumā. Īsts ieskats tajā. Skaļākās attiecības ar Latviju ir Uzbekistānas prezidenta Islama Karimova vecākajai meitai Guļnarai Karimovai. Jaunākā informācija liecina, ka Guļnara no Skandināvu telekomunikāciju kompānijām kukuļo saņēmusi vairāk kā 800 miljonus dolāru. Gandrīz pusmiljards šīs naudas izgāja caur Parekas un Aizkrauklas bankām. Šajā mājā dzīvoja Guļnaras jaunākā māsa Lola Karimova. Viņa šeit ieradās ar ģimeni, lai dzemdētu otro bērnu un atpūstos Jūrmalā. Uzturēšanās laikā viņa braukāja apkārt ar īpaši nopirktiem BMW un Hammer ar specializētām numura zīmēm. Savukārt šo māju, blakus savai māsīcei Lolai, nopirka viņas tobrīd 23 gadus vecais brālēns Akbars Abdulājevs par vairāk nekā 1 miljonu eiro. Viņš nopirka arī ekskluzīvas dzīvokli ar skatu uz Vecrīgu un Bentley par aptuveni 200 000 eiro. Dārgākais Abdulājeva pirkums par vairāk kā 18 miljoniem eiro bija 2 viesnīcas Vecrīgā kopā ar Latvijas uzņēmēju Gulam Gulami ģimeni. Šobrīd par viesnīcu īpašumtiesībām notiek tiesvedības un krimināla procesi. Vienā no tiem Gulami tiek turēts aizdomās par dokumentu viltošanu, bet kādā citā par tiesneses kukuļošanu. Rīgas augstskola savām studijām ārzemēs izvēlējušies arī Uzbekistānas ārējās tirdzniecības ministra dēli. Azīms gadu nomācījās turībā, bet tika izslēgts. Otrs dēls Azis mācās Baltijas starptautiskajā akadēmijā. Uzbekistānas jaunieši ir otra lielākā starptautisko studentu grupa, kas izvēlas mācīties Latvijā. Vairāk ir tikai studenti no Vācijas. Ap Rīgas pietuvo arī Uzbekistānas pēcdienestu cilvēki. Zināmākajā lielākajā uzbeku kopienā Pierīgas ciematā Sunīšos dzīvoklis pieder nu jau bijušiem Uzbekistānas Interpola biroja vadītājam. Viņu pērn arestēja Uzbekistānas varas iestādes. Dzīvoklis Rīgas centrā Ziedoņdārzā pieder arī bijušā Uzbekistānas ģenerāla prokurora Znotam. Viņš Latvijā vadīja Uzbekistan Airlines pārstāvniecību. Tā ir vienīgā lidkompānija, kas piedāvā tiešos reisus ar Ņujorku. Nozīmīgu lomu uzbeku biznesa veidošanā Latvijā spēlē arī bijušais VDK virsnieks, tagad Krievijas gāzes tirgotājs Juris Savickis. Viņam ar vairākiem uzņēmējiem pieder biznesa Jūrmalā. Savickis uzņēmēja vārdus neizpauž, bet ReBaltica zināms, ka viņš ir pazīstams ar Uzbekistānas pēcdienas šefu Rustam Inojātavu, kurš tiek uzskatīts par otro ietekmīgāko cilvēku valstī pēc Uzbekistānas prezidenta. Un viņa nu jau bijušo vietnieku Hajotu Šarifhodžājevu, kurš pēc Savicka uzaicinājuma pirms pāris gadiem ieradās Latvijā. Lai uzzinātu vairāk par minētajiem faktiem, lasiet mūsu pētījumu www.rebaltica.lv.